potenciāliem klientiem. Šobrīd mums neviena potenciālā klienta nav. Mēs piereģistrēsim jaunu. Ievadīsim informācijas avotu. Statusu. Varam mainīt atbildīgo, varam ievadīt adresi, pieņemsim, ka vēl nezinām, saglabājam. Tad šobrīd viņš arī parādās sarakstā. No potenciālo klientu sarakstā, tāpat kā vispārēji var izmantot meklēšanu, sortēšanu, filtrēšanu, rediģēšanu. Pieņemsim, ka pēc laika arī var dokumentus automātiski ģenerēt visādus šim te potenciālam klientam, sūtīt e-pastus var ar vienu klikšķi. Tad, kad šis potenciālais klients saka, jā, būs darījums un kļūst par reālu klientu, mēs pie jaunu neko nereģistrējam, nospiežot konvertēt, ievadot kādu plānoto datumu, projekta nosaukumu. Ja mums būtu vairāk mūsu uzņēmumu, tad vairāks mūsu uzņēmumus budžetu. Varam nomainīt atbildīgo. Mums uzreiz reģistrēsies gan šis te klients, gan viņa kontaktpersona, gan arī projekts. Tātad šeit mums ir jaunais klients, kurš reģistrējas pa jaunu, nekas nebija jāreģistrē, izņemot datums. Viss jau automātiski pārvietojās. Šeit mums ir kontaktpersona. Uzreiz 3 lietas ir gatavs, un projekts arī uzreiz jau ir piereģistrēts. Tad par kampaņām. Pieņemsim, ka mēs gribam izveidot reklāmas kampaņu radios kontu. Mēs šeit varam piereģistrēt atbildīgo, ja mums ir kāds sponsors, kas ir mūsu mērķa auditorija, kādus produktus mēs reklamējam, kāds ir apjoms, ko mēs varam iegūt, kāds ir budžets un izmaksas un gaidām ienākumi. Kādas ir atbildes, atbilžu skaits, viss, kā notiek plānā. Bet tas ir tikai plānojums. Mēs varam, protams, pielikt arī kontaktpersonas, potenciālos klients, ar kuriem mēs šo kampaņu saistam. Bet pēc tam mēs varam pielikt reālos klientus. Mēs varam jau no esošā saraksta pievienot pie šīs kampaņas. Vai arī piereģistrēt jaunu. Tad pievienot bija jauns, un tad izvēlēties esošo, piemēram, Grindeks vai kādu vai vairākus. Un tad attiecīgi mēs varam likt arī status saistībā ar kampaņu. Un attiecīgi mums ļoti skaisti sarēķināsies izmaksas pret ienākumiem no šīta klienta, jo mums visi savstarpēji saistīts klients ar pasūtījumiem, rēķiniem un rēķina apmaksu, un savukārt kampaņa un kampaņas izmaksas ar šo te klientu.